Trešais uzdevums. Tātad sākam ar kontekstu. Abos termināļos katram gadījumam. There are two pods named ar vienādu nosaukumu, prefiksu, namespace project C13, and C13 management asks you to scale the pods down to one replica to save resources. Nu, sapratīsim sākumā, cik podu šeit vispār ir. Namespace project 13, ne, C13. Cik tad tevi kopā tādu ir? Divi tādu namespace. Un get pods. Ir daudz podu, lūk, ir tie divi minētie podi. Ok. Kā šie podi ir radušies? Varbūt paņemsim visus, paskatīsimies visus resursus. Get all. Mums ir podi, mums ir servisi, mums ir deploymenti, replika seti, un lūk ir stateful seti, kas ir specifiska lieta, lai varētu pakāpeniski laist podus kā dependencies. Ok, tātad tas ir stateful sets, nevis deployments. Un tālāk jau mums vajag noskeilot uz vienu. Nu, tad skatāmies scale, varbūt paskatāmies help komandu. Scale, informācijas daudz, bet tas, ko mums vajag, ir replika. Tātad šo te, un mums vajag stateful setus, lūk ir stateful setu web, piemēram. Un tā arī pamēģināsim ar vienkārši stateful seta nosaukumu. Tātad scale replikas ir viena un stateful set ar nosaukumu O3DB. Tā, vēlreiz. Paskatāmies, vai šādu mēs varam piekļūt. O3DB. No objects pass to scale. But no name was specified. Tā. Varbūt mēģinam šādi. Name. Un kur tad ir, varbūt pilno nosaukumu ņemam. Vienkārši šeit paste. Šim vajadzētu strādāt. Nē, kaut ko es aizmirsu vēlreiz, kas te bija rakstīts ar replikas. kubectl scaled replikas. Namespace nav, vai ne? Project C13 un magic. Tagad vēlreiz paskatāmies, kas tad mums ir noticies. Get all un atkal neizmirsu project C13 un tad mēs redzam, ka ir tikai viens. Nu viss.